Sveiks jaunavas mājās, skatīsim, ko taro kārtas par jaunavām. Jaunavas būs ceļā, jaunavas būs darbībā, kustībā, jebkurā darbībā un jebkurā kustībā. Gan ceļā uz jaunām mācībām, gan ceļā komandējumā, gan ceļā ceļojumā, gan virzībā. Vienkāršākā esmu zirgā, uzdrošinos, dāru, eju uz priekšu, ātri, kustīgi, dinamiski. Es esmu vajadzīgs, esmu pieprasīts, man ir spēks, es varu kontrolēt situāciju, ja, tāda absolūti jaudīga kārts, tie ir rati, kas nozīmē, ka jūsu dzīvē šis mēnesis ir ārkārtīgi vērtīgs kā tāds izrāviens, kā triumfs, kā braukšana uz priekšu. Ja? Skatīties ātrs tādā ziņā tiem cilvēkiem, kas nav pieraduši pie tādas ļoti lielas dinamikas, šeit var būt ļoti daudz situācijas, kas ātri mainās. Tātad esat mazliet piesardzīgi ar ātruma ievērošanu. Ja? Pagaidām viņa ir ļoti laba kārts, un tur nav nekādu draudu, kā es jums saku, un tomēr pieskatam ātrumu. Darbs. Darbā viss sakārtots. Darbā, es teiktu, pat ir tāda cieņpilns klusums, viss notiek, katrs strādā savā darba vietā, ir kaut kāda jauna pāraudzība, varbūt ir jauni noteikumi, iespējams, ka darbā notiek kaut kāda saplūšana vai savienošanās vai mācīšanās, vai kad cilvēki apmainās ar viedokļiem, un tajā visā ir tāda godbijīga, mazliet cieņpilna attieksme. Ja? Tagad tas ir priesteris, viņš bieži saistās ar mācībām, un tas var norādīt uz vajadzību rīkot apmācības vai saliedēšanās pasākumus vai kaut kādas motivēšanas pasākumus darbā, vai arī apmeklēt šāda veida pasākumus. Gaisotne mierīga, stabila, cieņpilna, ja, un tāda, kas ļauj daudzas lietas sakārtot ārkārtīgi mierīgi, ārkārtīgi strukturēti, ārkārtīgi bez stresa un balss pacelšanas. Un kādā darba vietā šī kārtas var runāt par kaut kādu vadības maiņu vai par paša globālā procesa maiņu. Bet pozitīvā, ļoti pozitīvā ziņā. Un privātā dzīve. Privātā dzīvē šajā mēnesī tāds miers. Tiem, kas ir attiecībās vai ģimenē, šī kārta saka, ka te var būt arī daža laba tāda emocionāls apvainošanās brīdis, attālināšanās, bet tas nevienmēr ir emocionāli. Ja? Tas var būt arī situācijas, kad jūsu partneris ir aizbraucis, kad viņš ir darbā, kad viņš ilgstoši ir projām, un te iezogas mazliet tāda vientulības un nepiepildītības sajūta, kas var teikt, ka es mazliet skumstu pēc tuvības, pēc klātbūtnes, pēc pilnības, un tad nevajadzētu skumt, bet kā jūs paši zināt, viss ir mūsu rokās, un mēs varam pateikt partnerim, man tevis mazliet pietrūkst, es gribētu ar tevi biežāk satikties, vai es gribētu tevi redzēt biežāk, ja? Kaut arī tas būtu jūsu ģimenes cilvēks, ja? Tā arī var būt. Man kaut kas mazliet pietrūkst, un tad jau ir iemesls atkal par to parunāt. Varbūt, ka dažām tikai vajag pateikt to. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik meklē attiecības, šī kārtas gan nesola tādu auglīgu iepazīšanos, ja, līdz ar to te varētu būt tā kā atkal šis mēnesis nav tas īstais, kad es esmu iesaistīts, kad es esmu aktīvs, darbīgs, ja, un šis tāds tā kā tukšais mēnesis, es gribētu teikt, partneru meklējumiem. Un padoms jaunavām. Padoms jaunavām ir dalieties ar citiem cilvēkiem, esiet klātbūtnē, runājiet, apskaujieties un parādiet savu mīlestību. Nevienmēr ir jābūt tai lielajai, ideālajai, skaistajai mīlestībai. Ir tik daudz cilvēku apkārt, kuram jūs esat vajadzīgs un kuri ļoti, ļoti gaida jūsu klātbūtni. Tālūk jaunams, manuprāt, tāds piepildīts un bagātīgs mēnesis ir maijs, un tad tiekamies atkal citreiz.